1975. gada 10. novembrī lielākais kuģis, kas jebkad nogrimis Lielajos ezeros, pazūd zem ūdens līnijas. 15 jūras jūdzes uz ziemeļrietumiem no Whitefish līča, Augšezerā, aizraujot līdzi visus 29 apkalpes locekļus. Izmeklēšana, kas seko, atstāja vairāk jautājumu nekā atbilžu. Viena lieta ir skaidra, nav nevienas teorijas, ar kuru visi būtu vienisprātis. Tāpēc jums vajadzētu izlasīt šī video komentārus, lai atrastu vairāk informācijas un izlemtu pats, kura ir vispārliecinošākā skaidrojuma versija. 2023. gada novembrī es publicēju video par Edmundu Fitzgeraldu, kur kopš tā laika esmu noņēmis. Es koncentrējos uz oficiālo izmeklēšanu, un jūs ātri norādījāt, ka tur ir daudz vairāk nekā tikai tas. Paldies! Es novērtēju jūsu ieguldījumu. Es pieļāvu dažas kļūdas, un tāpēc es to uztvēru kā personīgu izaicinājumu uzlabot savu darbu. Nav iespējams būt pilnīgi pārliecinātam par šī negadījuma cēloni. Bet šajā video jūs uzzināsiet, kādi ir iespējamie veicinošie faktori, kā arī šo teoriju stiprās un vājās puses. Es vēlreiz aicinu jūs dalīties ar savu viedokli komentāros. Mūsu stāsts sākas ar Ernestu Maksuliju, kurš piedzima Kanādā. 11 gadu vecumā viņš kopā ar tēvu un pamāti pārcēlās uz Amerikas Savienotajām valstīm. Viņš pusauģu gadus pavadīja vērojot kuģus, kas pārvadāja kravas pa St. Lorences upi no Lielajiem ezeriem uz Monreālu un Kvebeku. Jau no mazotnes viņš nolēma pievienoties viņu rindām, un 23 gadu vecumā uzsāka karjeru jūrniecībā. Lielie ezeri ir plaši iekšzemes ezeri. Tie ir lielākā saldūdens sistēma pasaulē, saturot 80% Amerikas saldūdens un 20% pasaules saldūdens. Katru gadu pāri lielajiem ezeriem tiek pārvadāti 120 miljoni tonu kravas. Tie ir artērijas, kas uztur smago rūpniecību virs ūdens, bet šie ezeri ir daudz bīstamāki nekā vairums domā. Tajos atrodas aptuveni 6000 kuģu vraku un gandrīz 30,000 jūrnieku kapu. Edmunda Fitzgeralda garums ir 729 pēdas, un tas ir veidots, lai būtu par vienu pēdu īsāks nekā maksimālais atļautais garums Lielajos ezeros. Celtniecība sākas 9. augustā 1957. gadā, un tā atšķiras no tā laika ierastā ražošanas procesa. Tradicionāli celtniecība sākas ar kuģa ķīģa nolikšanu un kuģa būvēšanu no šī punkta uz augšu. Bet Edmunda Fitzgeralda korpuss tiek būvēts šķērsiena sekcijās, kuras pēc tam tiek savienotas kopā. Šī ir viena no pirmajām reizēm, kad šāds montāžas veids tiek izmantots, un tas vēlāk kļūst par nozares standartu. 1958. gada 7. jūnijā Edmunda Fitzgeralda tiek nolaista ūdenī. Tās palaišanas brīdī tas ir lielākais kuģis Lielajos ezeros. Tā sver 13,632 tonnas un spēja pārvadāt vairāk nekā 25,000 tonu. Uz tā strādā 29 cilvēku apkalpe, un to darbina milzīgi tvaika turbīndzinēji, kas ļauj kuģim pārvietoties ar 14 mezglu ātrumu. Tas nosaukts Ziemeļrietumu savstarpējās dzīvības apdrošināšanas kompānijas prezidenta un izpilddirektora Edmunda Fitzgeralda vārdā, kurš apmaksāja $8,4 miljonus vērtā kuģa būvniecību. Kristību ceremonijā Elizabete Fitzgeralda, Edmunda sieva, mēģina sasist šampanieša pudeli pret Fitzgeralda sāni. Viņai tas izdodas tikai ar 3. mēģinājumu. Pēdējos gados tradicionālu šampaniešu kristību pudeli ir padarījuši plānāku, lai to būtu vieglāk sasist un izvairītos no apmulsuma un māņticības, kas saistīta ar neveiksmīgu mēģinājumu. It kā, lai pastiprinātu jebkādu māņticību, pēc tam paiet vairāk nekā pusstunda, lai atbrīvotu virves. Un kuģis slīd lejā ūdenī bīstamā leņķī, radot milzīgu vilni, kas triecās pret pretējo krastu un samērcē cilvēkus, kuri vēro kuģa palaišanu. Gandrīz 15,000 skatītāju pūlī tiek ziņots, ka 58 gadus vecam vīrietim ir bijis sirdslēkme un viņš miris notikuma vietā. Mēdz uzskatīt, ka šādu notikumu virkne ir slikta zīme kuģim. Neskatoties uz to, kuģis tiek aprīkots un sāk darboties. Milzīgā tvaika dzinēja jauda uz klāja padara to par vienu no ātrākajiem kravas kuģiem tajā laikā. Tās stūris mājā ir vismodernākā navigācijas un karšu aprīkojuma sistēma savā laikā, kā arī augstākās klases radio un sakaru iekārtas. Iekšējais aprīkojums ir grēzens priekš kravas kuģu. 2 viesu kajītes, viesu atpūtes telpa, ēdas kapteiņa birojas un dzīvojamās telpas, veļas mazgātava, atpūtes klājas un apkalpes kajītes ir lielākas nekā nozares standarti.
Viņiem ir arī virtuve ar visām ērtībām, lai nodrošinātu ēdienreizes abām ēdamzālēm uz kuģa. Viena grazna ēdamzāle virsniekiem un uzņēmumu viesu uzņemšanai, un otra apkalpei. Kuģi nomā oglabīja Nortona minerālu kompānija uz 25 gadu līguma pamata. 22. septembrī 1958. gadā Edmunds Fitzgeralds dodas savā pirmajā reisā, atstājot savu dzimšanas vietu Rūžas upē, Detroitā, Mičiganā, un dodas uz Sudraba līci, Minnesotā, lai paņemtu Taconīta dzelzs rūdas kravu. Savā pirmajā braucienā tas uzstāda Lielo ezeru kraunasības rekordu, kas ir pirmais no daudziem rekordiem, ko šis kuģis sasniegs. Vairāk nekā 10 gadus tas paliek lielākais kuģis Lielajos ezeros, pārvadājot kravas, kuras iepriekš tika uzskatītas par neiespējamām. Vērotāji rindojas, lai skatītos, kā kuģis šķērso slūžas un kanālus. To iesauc par dziedošo kuģi, jo viens no tā kapteiņiem, Pēters Pulzers, atskaņoja mūziku pa megafonu, lai uzlabotu morāli. Viņš arī ir pazīstams ar to, ka runā pa megafonu, daloties ar faktiem par kuģi ar vērotājiem, kad tie šķērso dokus. No jaunām būvniecības tehnikām līdz tam, ka tas bija lielākais uzbūvētais kuģis, atbrīvojoties no māņticībām, kas vajāja tā palaišanu, pārvadājot lielākas kravas nekā jebkurš cits kuģis, un ar kapteini ar izteiktu personību, Edmunds Fitzgeralds izveidoja reputāciju un leģendu, ko šodien varētu salīdzināt ar SpaceX. 1971. gadā, 13 gadus pēc sava pirmā reisa, tas tiek pārbūvēts no ogļu kurināšanas uz naftas kurināšanu, palielinot tā ātrumu un izturību. 1972. gadā Ernests Maksolijs pārņem Edmunda Fitzgeralda vadību. Maksolijam jau ir bijušas 9 kuģi viņa vadībā. Kad viņš nav pie Edmunda Fitzgeralda stūres, viņš dzīvo kopā ar savu sievu Nelli Otavas Hillsā, zaļā Ohio priekšpilsētā tikai dažu soļu attālumā no Ēri ezera, kur viņš un Nelli audzināja Nellijas 3 bērnus no iepriekšējās laulības. 1973. līdz 74. gada ziemā Fitzgeralds tiek izcelts no ūdens ikgadējai apkopei. Bijušais Fitzgeralda apkalpes loceklis Džordžs Bergners kādu dienu atrodas kuģu būvētavā, kad viņš nejauši dzird sarunu starp kuģu būvētavas strādnieku un Ogilvija minerālu kompānijas darbinieku no uzņēmuma, kam piederēja Fitzgeralds. Vēlāk dzīvē liecībā Bergners saka, ka saruna bija par metinājumu vietu plaisām, kas notur ķīli vietā, un ka ķīlis ir vaņīgs. Krasta apsardze zina par plaisām metinājuma vietās un ir apstiprinājusi nelielus remontdarbus. Bergners arī liecina par vēl vienu sarunu, ko viņš dzirdējis starp Maksoliju un Fitzgeralda apkalpes locekļiem. Apkalpes locekļi tīrīja dubļus no Fitzgeralda apakšas, kad pamanīja, ka ķīlis atkal ir vaļīgs, un viņi to pateica Maksolijam. Maksolija atbilde, kā to izsaka Bergners, bija: viss, kas šai nolādētajai laivai jāizdara, ir jāturās kopā vēl 1 gadu. Pēc tam man ir vienalga, kas ar to notiek. Maksolijs plāno aiziet pensijā pēc sezonas, tāpēc problēma pāriet jauniem kapteinim. Es to nosaukšu par pirmo Edmunda Fitzgeralda nogrimšanas teoriju. Kravas kuģis, kas ir slikti uzturēts, ir nelaime, kurai agri vai vēlu jānotiek. Ja ķīlis bija vaļīgs un bija strukturāls problēmas, tad ir iespējams, ka spēcīga vētra varētu pastiprināt šos vājos punktus, izraisot Fitzgeralda sadalīšanos un nogrimšanu. Fitzgeralda māsas kuģis Artūrs Homers vēlāk tiks pastāvīgi izņemts no eksploatācijas 1980. gadā strukturālu defektu dēļ, kas iespējams norāda uz līdzīgu problēmu. Taču tagad ir 1975. gads, un Edmunds Fitzgeralds ir savā zenītā, joprojām pilda sākotnējo 25 gadu līgumu un nav pat trešdaļu no paredzētā eksploatācijas laika pavadījis. 1975. gada 9. novembrī 8:30 no rīta Edmunds Fitzgeralds ir pietauvots pie Burlington Northern Railroad piestātnes. Tas sāk iekraut vairāk nekā 26,000 tonu takonīta braucienam no Superioras, Viskonsīnā, pāri Augšezeram un uz dienvidiem līdz Cugas salai Detroitas upē. Iekraušanas process ir ilgs, kā tas vienmēr ir. Sezonas beigās Fitzgeralds cenšas piegādāt pēc iespējas vairāk kravas, pirms iestājas ziemas laika apstākļi. Iekraušanas meistars un klāju priekšnieks strādā kopā, lai nodrošinātu pareizu rūdas sadalījumu visā milzīgā kuģa korpusā. Pārāk liels svars vienā vai otrā pusē varētu apgāzt kuģi. Pārāk daudz kravas gar centrālo līniju, un kuģis varētu ar dibenu aizķert ostas grunti vai vēl ļaunāk pārlūst uz pusēm. Kaut kas tāds, kas jau ir iznīcinājis vairākus kuģus pirms šī. To varētu dēvēt par otro Edmunda Fitzgeralda nogrimšanas teoriju. Ja kuģis tuvojas savas kravnesības robežām, tas samazina brīvo bortu. Brīvais borts ir rezerves ietilpības apjoms.
Kuģim vienmēr ir nepieciešams zināms brīvais borts, citādi tas nogrimtu. Visiem kuģiem ir noteikts brīvā borta līmenis, kur nedrīkst pārsniegt. Ja Fitzgeralds ir pārslogots, tas samazina tā brīvo bortu, un normālos laika apstākļos tas varētu nebūt svarīgi. Nacionālais meteoroloģijas dienests ir sekojis līdzi lielai novembra vētrai, taču prognozēja, ka tā ies garām uz dienvidiem no Augšezera. 14-15-6 stundas vēlāk apkalpe savāca krasta troses, un Edmunds Fitzgeralds atstāja Augšezeru, dodoties uz Detroitu ar 26,116 tonnām takonīta granulu. Pēc iekraušanas Fitzgeralda apkalpe uz klāja nostiprina lūku vākus, aizzīmogojot kravas atveres. Daži lūku vāki ir jau nolietoti, bet kopumā tie ir darba kārtībā. Kad viņi izbrauc cauri viļņlauzim, Dženisa Ārmagasta un viņas abi bērni stāv krastā. Bērni cer ieraudzīt savu tēti, Maiklu Ārmagustu, trešo stūrmani, viņš nav uz klāja. Dženisa sauc matrozi un jautā, kur ir Maiks, un viņš atbild, ka Maiks ir zem klāja. Dženisa un bērni māja ardievas kuģim un vēro, kā tas izbrauc Ontārio ezerā. Matrozis turpina apiet apkārt un pēc vajadzības aizver klāja lūkas, ņemot vērā šīs dienas mierīgos laikapstākļus. Klāja lūkas ir trešā teorija par Edmunds Fitzgeralds nogrimšanu. Tāpat kā visas teorijas par to, kāpēc nogrima Edmunds Fitzgeralds, arī klāja lūku teorija tiek plaši apspriesta. Daudzās Edmunds Fitzgeralds fotogrāfijās ne visi lūku aizbīņi ir nostiprināti. Tas ir licis dažiem uzskatīt, ka nav nekas neparasts, ja kuģim kustībā ne visi aizbīņi ir nostiprināti. No vienas puses ne visas fotogrāfijas ir uzņemtas, kad kuģis ir ceļā. Tātad, kā mēs varam zināt, vai ir ierasta prakse atstāt aizbīņus nenostiprinātus, kad kuģis ir kustībā? No otras puses, citu kuģu kapteiņi ir izmantojuši tāda paša veida lūku vākus un aizbīņus, un tie nav izgāzušies, jo paša lūkas vāka svars ir pietiekams, lai noslēgtu lūku, pat ja daži aizbīņi nav nostiprināti. Ir arī iespējams, ka kuģa īpašniekiem ir izdevīgi pārlikt vainu uz apkalpes locekļiem, lai nodrošinātu apdrošināšanas izmaksu saņemšanu. Ir divi galvenie jautājumi. Vai visi lūku aizbīņi bija droši nostiprināti, un ja tie nebija nostiprināti, vai tas būtu ļāvis ieplūst pietiekami daudz ūdens korpusā, lai nogramdētu kuģi? Uz Edmunda Fitzgeralda klāja viss norit labi, kad viņi dodās tālāk vēlā pēcpusdienā. Negaidīti barometrs strauji krītas un kļūst skaidrs, ka vētras skars Superiora ezeru. 16:13 vēl viens kravas kuģis Artūrs M. Andersons iziet no Two Harbors pilsētas Minnesotā, tieši priekšā Edmundam Fitzgeraldam un paralēlā kursā. Būvniecības laikā nedaudz vecākais Andersons ir īsāks nekā Fitzgeralds. Pēc pārbūves tas tiek pagarināts, lai būtu nedaudz garāks par Fitzgeraldu, bet ievērojami lēnāks. Edmunds Fitzgeralds drīz vien samazina Andersona pārsvaru. Pusnaktī abi kuģi atrodas tuvu viens otram un sāk sazināties. Abos kuģos ir uzstādītas laikapstākļu novērošanas un ziņošanas iekārtas, ko izmanto Nacionālais meteoroloģijas dienests. Abi kapteiņi nolēma pieturēties pie Kanādas krasta, lai patvērtos no vētras. Vērojot vētru, viņi saprot, ka tā viņos panāks, pirms viņi sasniegs drošo Whitefish līdzi. Tā kā Edmunds Fitzgeralds ir ātrāks kuģis, tas apdzen Andersonu, taču abi kuģi atrodas radio un radara diapazonā, tāpēc viņi regulāri sazinās par pasliktinošajiem laikapstākļiem. Vējš ir pastiprinājies līdz 40 mezgliem, un viļņi viegli sasniedz 10 līdz 12 pēdu augstumu. Andersona kapteinis Bernijs Kūpers sazinās ar Fitzgeraldu un dalās savā prognozē, ka vētrai turpinoties, vējš visticamāk mainīsies par 180 grādiem. Kad ausdiena, kuģi tuvojas salām ārpus Whitefish līča. Līdz 14 kuģi ir izgājuši cauri vētras acī, un kā tika prognozēts, vējš mainās no dienvidu uz ziemeļu, pūšot ar spēcīgu 42 mezglu ātrumu. Ezera virsū sāk stipri snikt. Andersons zaudē Fitzgeraldu no redzesloka. Apstākļiem pasliktinoties, viņi viens otru var redzēt tikai uz radara. Tieši šeit stāsts sāk ieņemt atšķirīgus virzienus. Šīs situācijas var aplūkot atsevišķi vai kombinācijā viena ar otru. Visi zina šo stāstu, un katram ir savs viedoklis, un katrs no tiem ir pamatots. Mans labākais minējums ir, ka nogrimšanas precīzais iemesls nav viens, bet gan vairāku iemeslu kombinācija. Bet kura kombinācija? Pie 1500 Andersona kapteinis Kūpers novirza kuģi tālāk uz austrumiem, lai izvairītos no 6 vadu sēkļa.
Kapteinis Maksolis uz Fitzgeraldu neseko Andersonam dziļākos ūdeņos. Parastos apstākļos 6 vadu sēklis ir apmēram 36 pēdas dziļš. Andersona kraunsība ir apmēram 26 pēdas. Kuģa iegrime ir ķīļa dziļums zem ūdenslīnijas. Fitzgeralda iegrime 25 pēdas pie normālas kravas. Vienmēr ir prātīgi izvairīties no seklām sēklēm, īpaši sliktos laikapstākļos. Ja Fitzgeralda uzskrien uz sēkļa, tas varētu sabojāt kuģa konstrukcijas integritāti. Apvienojumā ar smagu kravu un sliktu laiku tie potenciāli varētu sadalīties. 15:30 kapteinis Maksolijs uz Fitzgeraldu sazinās ar Andersonu un saka, ka viņi ir zaudējuši margu uz klāja, kā arī dažus ventilācijas vāciņus. Viņi uzņem ūdeni. Manuprāt, šī izskatās pēc 4. teorijas, kas izskaidro Edmunds Fitzgeralds nogrimšanu. Maksolijs saka, ka viņš samazina ātrumu, lai Andersonu varētu panākt. Kapteinis Coopers to apstiprina, tad jautā, vai sūkņi ir ieslēgti, un kapteinis Maksolijs apstiprina, ka abi darbojas. Andersona tagad atrodas 17 jūras jūdzes aiz Fitzgeralda. Abas kuģi ir aptuveni 4 vai 5 stundas no drošās Whitefish līča ostas. Laikā no 15:30 līdz 16:20 kapteinis Coopers vēro savu radaru, kamēr Fitzgeralds dodas tālāk uz 6 vadu sēkli, tad tieši pār to pārbrauc. 6 vadu sēkli labi pazīst vietējie kapteiņi, taču tās dziļumi nav īpaši labi atzīmēti kartē. Patiesībā tajā laikā pastāvēja neatbilstības starp Kanādas un Amerikas kartēm. Iespējams, ka Fitzgeralds ar korpusu pieskaras sēklim un stiprā vējā tajā pašā brīdī kuģi skar vilnis, tādējādi maskējot saskari ar sēkli. Šī ir 5. teorija par Edmunda Fitzgeralda nogrimšanu. 16:20, mazāk nekā stundu pēc pēdējā kontakta, Andersons saņem vēl vienu zvanu no Fitzgeralda. Kapteinis Maksolijs saka, ka abi viņa radari nedarbojas, un viņš brauc akls. Viņš jautā kapteinim Cooperam, vai viņš var palīdzēt ar navigāciju, izmantojot Andersona radaru. Kapteinis Maksolijs Andersonam nemin, ka viņi uzskrēja uz sēkļa vai pieskārās sēklim, un viņš turpina vadīt kuģi dziļākos ūdeņos pēc sēkļa pārvarēšanas. Pēc Fitzgeralda nogrimšanas izmeklēšanas laikā tiek intervēti daudzi inženieri un eksperti. Visi liecības sniegušie eksperti bija viensprātis, ka Fitzgeralda būtu nogrimusi ātri, ja tā būtu saskārusies ar sēkli. Neviens no tā laika ekspertiem nedomāja, ka kuģis būtu spējis turpināt ceļu tik tālu, cik tas izdarīja. Esmu bijis uz laivas, kas navigēja pa smilšu sēkļiem, un mēs viegli pieskārāmies dibenam. Es zinu, ka tas ir citā mērogā, bet, kad mēs pieskārāmies, es sajūtu drebēšanu un izteiktu inerces samazināšanos brīdī, kad notika kontakts. Es domāju, ka pieredzējis kapteinis, piemēram, Maksolijs, arī pamanītu un ziņotu, ja viņš būtu saskāries ar sēkli. Ir vairāki fórumi, kuros tiek minēti nirēji, kas uz sēkļa atraduši sarkanu krāsu, bet, lai cik ļoti es meklēju oriģinālo citātu, es varēju atrast tikai komentārus fórumos, nevis oriģinālu rakstu par šo apgalvojumu. Es gan atvedu rakstus par oficiālo sēkļu pārmeklēšanu, kuros tika konstatēts, ka nav nekādu pierādījumu par kuģa uzskriešanu uz sēkļa. 16:30 jau sāk krāslot, un kopā ar sniegu redzamība praktiski ir 0. Vēji ir 58 mezgli no ziemeļiem. 17. kapteinis Coopers uz kuģa Andersona pa radio ziņo, ka viņi atrodas 15 jūras jūdzes aiz Edmunds Fitzgeralds. Ir pagājis pusotra stunda, lai pietuvotos par 2 jūras jūdzēm. Viņi joprojām palīdz ar navigāciju, izmantojot savu radaru, lēnām samazinot attālu. 17:20 kapteinis Maksolijs zvana krasta apsardzes stacijai Grand Marijā, Mičiganā. Viņš mēģina noteikt atrašanās vietu pēc bākas Whitefish Point, taču nesaņem signālu. Bez sava radara un tik sliktas redzamības apstākļos šis ir viens no viņa vienīgajiem veidiem, kā orientēties. Uz zviedru kuģa Aberforce atrodas Lielo ezeru reģistrēts loceklis, kurš dodas ziemeļu virzienā no Whitefish Point. Viņš atbild Fitzgeraldu sakot, ka Whitefish Point bāka darbojas, bet radio bāka nedarbojas. Fitzgeralda kuģis navigē ar ļoti ierobežotu informāciju. Radiokanāls uz brīdi paliek atvērts, un pilots uz Aberforce dzird, kā Fitzgeralda kapteinis saka apkalpei: "Neļaujiet nevienam iziet uz klāja." Pēc tam seko neskaidra saruna par kādu ventilācijas atveri. Fitzgeralda kapteinis tad paziņo Aberforce, ka Fitzgeralda ir stipri sasvērusies, ir zaudējusi abus radarus un uz klāja nāk milzīgi viļņi. Tās ir vienas no vissmagākajām jūrām, kādas viņš jebkad pieredzējis.
Sasvērums apstiprina, ka Fitzgerald jau ir uzņēmis ūdeni. Iespējams, ka ķīlis ir atdalījies un bojātie metinājumi ļauj ūdenim ieplūst no apakšas zem ūdens līnijas. Varbūt klāja lūkas nav droši aizvērtas un ūdens ir iekļuvis kravas lūkās, kurās iespējams ir vairāk kravas nekā šādos apstākļos ir droši pārvadāt. Bojātais ventilācijas vāks varēja ļaut iekļūt pietiekami daudz ūdens, lai kuģis sāktu šķiepties. Vai arī varbūt Fitzgeralds ir uzskrējis uz sēkļa un korpusā ir radusies caurums, caur kuru ieplūst ūdens. Tagad mēs nonākam pie 6. Edmunda Fitzgeralda nogrimšanas teorijas. Jūra kļūst nemierīgāka, un 7,5 metrus augsti viļņi pāršalc gan Andersona, gan Fitzgeralda klājus. Tiek ziņots par parādību, kas pazīstama kā 3 māsas netālu no Edmunda Fitzgeralda un Artūra Andersona atrašanās vietām. Abas kuģus skar vismaz 2, iespējams 3 lielāki nekā parasti klejotāji viļņi. Kapteinis Kūpers uz Andersona reģistrē 2 viļņus, kas ir apmēram 30 līdz 35 pēdas augsti 19. Viņš savā kuģa žurnālā atzīmē, ka viļņa darbība ir radījusi bojājumus klāja aprīkojumam uz viņa kuģa. Iespējams, ka pirmais vilnis apludina Fitzgeralda klāju ar lielu ūdens daudzumu. Ja ūdens netiek pilnībā nosusināts pirms otrā viļņa trieciena, tas varētu iedzīt priekšgalu zem ūdens. Vai arī ir iespējams, ka Fitzgeralda kuģis paceļās augstu, atrodas uz 1 vai 2 viļņiem un saliecas vidusdaļā, pārplīstot uz pusēm un liekot kuģim ātri nogrimt. 19. Fitzgeralda kuģis ir tikai aptuveni stundas attālumā no drošās Whitefishas līča. Andersona kuģa pirmais palīgs zvana kapteinim Maksolijam, lai informētu, ka Fitzgeralda kuģis ir aptuveni 10 jūras jūdzes priekšā un apmēram 15 jūras jūdzes no Whitefishas līča. 10 minūtes vēlāk, 19:20, Andersons ar radaru uztver kontaktu tālāk uz dienvidiem. Viņš zvana Maksolijam un saka, ka ir mērķis 9 jūdzes priekšā. Mērķis uz radara nozīmē citu kuģi. Maksolijs jautā, vai viņš izies garām, uz ko palīgs atbild: jā, viņš ies garām jums par rietumiem. Fitzgeralds atbild vienkārši: nu, labi. Palīgs tad jautā, kā jums klājas ar jūsu problēmām, un Maksolijs saka: mēs turamies. Virs augšezera ir 2 zonas ar stipru vēju, kur vēja ātrums pārsniedz 43 un 40 mezglus. Ezera dienvidu austrumu daļā, kur atrodas Fitzgeralds, vērojami visstiprākie vēji. Viļņi ir gandrīz 6 metrus augsti, bet vēja ātrums pārsniedz 50 jūdzes stundā. Edmunda Fitzgeralda kuģis atrodas augsta vēja zonas austrumu malā. Kapteinis Kūpers uz kuģa Andersons reģistrē ziemeļrietumu vēju ar ātrumu 57 jūdzes stundā, brāzmās sasniedzot līdz 86 jūdzēm stundā. Apstākļi ir nodevīgi. Tad sniegs mitējas un redzamība ievērojami uzlabojas. Andersona apkalpe meklē Fitzgeralda gaismas, bet tās neredz. Kapteinis Kūpers satraucas, ka Fitzgerald ir zaudējis jaudu un liek savai apkalpei meklēt siluetu. 19:20. Tikai 10 minūtes pēc pēdējā radiozvana Andersona radars uztver 3 mērķus, bet ne Edmunds Fitzgeralds. Kapteinis Kūpers par radio izsauc Fitzgeraldu, bet nesaņem atbildi. Viņš zvana vēlreiz. Drīz pēc tam viņš zvana krasta apsardzes stacijai, lai ziņotu par zaudēto radiosakarus ar Fitzgeraldu. Stundu vēlāk, 20:32, Kūpers atkal zvana krasta apsardzei, sakot, ka viņš ir ļoti noraizējies par Fitzgeralda drošību. 21:00, gandrīz 2 stundas pēc pēdējā kontakta, Andersons oficiāli paziņo, ka Fitzgeralds ir pazudis. Krasta apsardze uzsāk meklēšanu. Viņi sazinās ar glābšanas koordinācijas centru Clevelandā, Ohio štatā, kas nosūta meklēšanas un glābšanas lidmašīnu no Traversitīs. Tad viņi lūdz kuģiem šajā apgabalā meklēt Fitzgeraldu. Vairāk nekā vienam kuģim tiek lūgts mainīt kursu vai atgriezties, lai pārmeklētu Fitzgeraldas pēdējo zināmo atrašanās vietu, taču viņi atsakās, jo viņu kuģa un apkalpes drošība ir viņu pirmā prioritāte. Krasta apsardze nekavējoties neizsūta meklēšanas un glābšanas laivu, jo ir stiprs vējš un nemierīga jūra. Viņi lūdz kapteini Kūperu uz Andersonu apgriezties un veikt meklēšanu. Kapteinis Kūpers vilcinās. Viņš ir noraizējies, ka Fitzgeralda ir pazudis vētrā, kur viņa apkalpe tikko izdzīvojusi. Pēc zināmas pierunāšanas viņš negribīgi piekrīt un apgriež Andersonu, lai dotos atpakaļ vētrā un meklētu Fitzgeraldu. Nakts pāriet dienā. Nākamās dienas rītā, 08:00, Andersona pamana vienu glābšanas laivas gabalu, tad vēl vienu.
Ligmašīnas un glābšanas kuģi pievienojas, lai pārmeklētu plašu teritoriju, taču neviens no 29 apkalpes locekļiem netiek atrasts. Ne dzīvs, ne miris. Viņi atrod glābšanas vestu gabalus, airus, glābšanas laivu, gaisa balonus un metamo virvi, bet nekādas personīgās mantas un nevienu ķermeni neatrod. Bojājumi glābšanas laivām liecina, ka tās tika izrautas no kuģa, tās netika nolaistas ūdenī. Pēc dažām dienām, 14. novembrī, Sānskata sonārs identificē 2 lielus objektus uz lielā augšzera dibena. Viņi to skenē vairākas reizes, bet nevar noteikt, vai tas ir Fitzgeralds. Meklēšana tiek pārtraukta. Nākamā gada maijā jūras spēki izceļ savu Curve 3 zemūdens rovu, kas aprīkots ar zemūdens kameru. Viņi iegūst vizuālu apstiprinājumu, ka vraks patiešām ir Edmunds Fitzgeralds. Atradies apakšā 530 pēdu dziļumā, tas ir sadalīts 2 daļās, un starp šīm 2 daļām ir izkliedēts milzīgs atlūzu lauks. Viņi neatrod nevienu ķermeni. Balstoties uz Curve 3 aptauju, Nacionālā transporta drošības padome norāda bojājumus un trūkstošas detaļas dažādos lūguvākos, tostarp ārējā spiediena plaisu pazīmes. Izskatās, ka viļņa darbība iespējams varēja iebrucināt lūku. Tikai 1994. gadā kuģa priekšgalā tika atrasts kāda apkalpes locekļa līķis. Diemžēl līķi nevarēja identificēt. Pēc šāda negadījuma katra cilvēku grupa vēlētos vainu uzvelt kādam citam. Apdrošināšanas kompānija vēlētos vainu uzvelt kuģa īpašniekiem, lai varētu samazināt izmaksājamo summu. Kuģa īpašnieki vēlētos izvairīties no vainas par sliktu apkopi vai pārslodzes atbalstīšanu, lai apdrošināšanas kompānija izmaksātu pilnu summu. Jūrnieku ģimenes nevēlas, lai viņa tuvinieki tiktu vainoti, piemēram par to, ka nav nostiprinājuši klāja lūkas. Un krasta apsardze nevēlas tikt kritizēta par to, ka uzreiz nav nosūtījusi kuģus meklēšanai, vai iespējams palaidusi garām iespēju uzstāt uz rūpīgāku metināšanu apkopes pārbaudēs. Taču viena lieta ir skaidra – laikapstākļi bija vissvarīgākais faktors. Ja no šī vienādojuma izņem laikapstākļus, maz ticams, ka Fitzgeralds šajā reisā būtu nogrimis. Taču nemierīgā jūra un lielie viļņi apvienojās ar vienu vai vairākiem citiem veicinošiem faktoriem. 2005. gadā Ontārio mantojuma likums pasludināja šo vietu par apbedījuma vietu, kas nozīmē, ka neviens vairs nevar tur atgriezties un nirt, lai iegūtu vairāk informācijas par vraku. Vēlāk tika atklāts, ka 6. Fatamas sēklas atrodas 1 jūdzi tālāk uz ziemeļiem, nekā tajā laikā apgrozībā esošajās amerikāņu kartēs bija norādīts. Ārturs M. Andersons joprojām ir eksploatācijā arī šodien. Kuru jūsuprāt vajadzētu vainot? Smaga krava, konstrukcijas vājums, ventilācijas vāki vai klāja lūkas, kas ļāva ūdenim iekļūt? Uzskriešana uz neatzīmētas sēkļa vai viļņu pārsišana pāri kuģim? Paziņojiet man komentāros.